Hei, tu esi jau kad domājis par to, kāpēc dažreiz mums izdodas kaut ko atjaunot iepriekšējā stāvoklī, bet dažreiz nē? Nu, šis ir stāsts par... Tu droši vien esi novērojis, kā tavas drēbes samirkst, bet vēlāk atkal izžūst, vai kā tavs saldējums ir siltumā pakusis, bet pēc tam atkal leduskapī sacietē. Tas ir tas, ko saucam par atgriezeniskām pārvērtībām. Tas tāpēc, ka dažas izmaiņas var notikt vairākas reizes. Ūdens, piemēram, sasalst zemākās temperatūrās, bet iztvaiko pie augstākām, atkal kondensējas pārvēršoties šķidrumā un atkal var sasalt un tā līdz bezgalībai. Bet ir arī izmaiņas, kas notiek tikai vienu reizi, un tu nevarēsi tās atgriezt atpakaļ iepriekšējā stāvoklī. Piemēram, ja tu iekur ugunskura ar malku un bum, tā kļūst par pelniem. Vai kad ābols sapūst, tu nevarēsi to padarīt atkal svaigu. Šīs neatgriezeniskās izmaiņas bieži notiek, kad notiek kaut kādas ķīmiskas reakcijas un rodas jaunas vielas. Tātad, kad nākamreiz tu redzi kaut ko maināmies apkārt, iedomājies, vai šī ir atgriezeniskā vai neatgriezeniskā izmaiņa. Un šis ir viens no foršajiem veidiem, kā saprast mūsu pasauli un tās mainīgo dabu.